Sveiki! Šajā prezentācijā mēs aplūkosim otro rūpniecības nozari, kuru mēs profilējam programmā Rebuild Ukraine, mašīnbūves nozari Ukrainā, aplūkojot tās galvenos segmentus, tirgus apstākļus, galvenos uzņēmumus un attīstības perspektīvas. Mašīnbūvei ir svarīga loma valsts rūpniecībā, un tai ir ievērojams atveseļošanās un modernizācijas potenciāls. Tāpēc, ja jūs vispār interesē šī nozare, iesakām veltīt dažas minūtes šī video noskatīšanai. Mēs uzskatām, ka tas būs jūsu laika vērts. Labi, sāksim! Ukrainas mašīnu un iekārtu nozare aptver vairākas galvenās jomas. Tās ietver rūpniecisko aprīkojumu metalurģijai, enerģētikai un kalnrūpniecībai, lauksaimniecības tehniku, piemēram, traktorus, kombainus un sējmašīnas, būvniecības un ceļu tehniku, piemēram, ekskavatorus un celtņus, transporta tehniku, tostarp automašīnu, dzelzceļa, lidmašīnu un kuģu ražošanu. Turklāt nozarē ietilps daudz uzņēmumi, kas nodarbojas ar elektrotehniskā aprīkojuma un instrumentācijas ražošanu. Tomēr karš ir smagi ietekmējis šo nozares sektoru, kā redzēsim nākamajā slaidā. Pirms pilna mēroga kara Ukrainas mašīnbūves un iekārtu ražošanas nozara veidoja līdz pat 7% no kopējās rūpnieciskās produkcijas. Valstī bija vairāk nekā 1000 mašīnbūves uzņēmumu. Tomēr 2022. Gada karš ir radījis ievērojamus zaudējumus. Ekonomiskās krīzes un karadarbības rezultātā ražošanas apjomi ir gandrīz uz pusi samazinājušies, un aptuveni 30% mašīnbūves uzņēmumu ir iznīcināti vai sagrābti. Tas negatīvi ietekmē Ukrainas spēju ātri reaģēt uz infrastruktūras bojājumu remontu visos līmeņos. Šeit Ukrainai patiešām ir nepieciešama sadarbība ar ārvalstu ražotājiem un piegādātājiem, kā to var redzēt no importa rādītājiem, kurus es uzsvēršu nākamajā slaidā. Ukraina joprojām ir atkarīga no mašīnu un iekārtu importa. 2023. gadā šo importu vērtība pārsniedza 19 miljardus ASV dolāru. Tajā pašā laikā Ukrainas produktu eksports ir ievērojami samazinājies, vai nu ražošanas jaudu zaudējumu dēļ, vai arī tāpēc, ka ražošana ir novirzīta kara vajadzībā. Ja 2021. gadā mašīnu un iekārtu eksports sasniedza aptuveni 6 miljardus ASV dolāru, tad 2022. gadā tas samazinājās līdz tikai 3,8 miljardiem ASV dolāru. Galvenie eksporta tirgi joprojām ir Indija un Ķīna, taču, kamēr karš nav beidzies, ir grūti iedomāties, kā eksporta ražošana varētu pieaugt un attīstīties jauni tirgi. No otras puses, kad karš beigsies, noteikti pastāv iespējas eksportam vismaz sasniegt pirmskara līmeni. Tikmēr ārvalstu eksportētājiem ir milzīga iespēja izveidot Ukrainas tirgu un, iespējams, nodibināt attiecības ar Ukrainas ražotājiem turpmākai sadarbībai un partnerībai. Nākamajā slaidā es uzskaitīšu galvenās tirdzniecības asociācijas. Ja vēlaties iepazīties ar kādu no tām, lūdzu, dariet man to zinām. Ukrainā ir daudz ražošanas, tirdzniecības un nozares asociāciju. Mašīnbūves un iekārtu ražošanas sektoram mēs parādām 4 piemērus. Pirmā pārstāv mašīnu un iekārtu ražotājs agroindustriālajiem kompleksam. Otrā pārstāv Ukrainas mašīnbūvētājs un darba devējs. Ir arī Ukrainas vieglās rūpniecības uzņēmuma asociācija. Un visbeidzot, mēs parādām Ukrainas automobiļu ražotāju asociāciju. Saites uz šīm asociācijām ir iekļautas aprakstā zemāk. Ja jūs interesē specifiskāki nozares sektori, vienkārši sazinieties ar mums, un mēs varam norganizēt atbilstošus kontaktus. Nākamajā slaidā mēs uzskaitām dažus no lielākajiem Ukrainas uzņēmumiem, kas darbojas šajās nozarēs. Starp vadošajiem mašīnbūves uzņēmumiem Ukrainā ir Novokramatovskas mašīnbūves rūpnīca, kas specializējas smagajā tehnikā, Motosič, lidmašīnu dzinēja ražotājs, Antonov, transporta lidmašīnu ražotājs un Turbotom, kas ražo turbīnas enerģētikas nozarē. Citi nozīmīgi uzņēmumi ir Krjukivas vagonu rūpnīca, Zaporižis automobiļu rūpnīca un Harkivas traktora rūpnīca. Atkal, ja vēlaties iepazīties ar kādu no šiem uzņēmumiem, lūdzu, dariet man to zinām. Tagad vēlētos pateikt dažus vārdus par valdības atbalstu un investīcijām šajā nozarē. Ukrainas valdība atbalsta mašīnbūves nozarē ar dažādu programmu palīdzību. Lokalizācijas likums paredz pakāpenisku vietējo komponentu īpatsvaru palielināšanu valsts iepirkumos, kas būtu jāveicina vietējai ražošanai. Tomēr šim ir noteikti ierobežojumi. Ukraina arvien vairāk saskaņo savus likumus ar ES normām. ES tiesību akti ierobežo to, cik lielā mērā nacionālās valdības var dot priekšroku vietējai ražošanai valsts sektora iepirkumos. Programma Ražots Ukrainā ir vērsta uz ražotāju atbalstu, piesaistot vairāk nekā 1 miljardu ASV dolāru subsīdijās un grantos.
Valsts arī veicina industriālo parku attīstību, uzņēmumu pārvietošanu un ārvalstu investoru piesaisti. Ražotājiem ir pieejami dažādi granti un izdevīgi aizdevumi. Tātad, kā redzat, šai nozarei ir gan perspektīvas, gan izaicinājumi. Nākamajā slaidā es īsi apkopošu šos aspektus. Mašīnbūves nozares atjaunošana un modernizācija ir viena no galvenajām Ukrainas ekonomikas attīstības jomām. Valsts atjaunošana rada pieprasījumu pēc tehnikas un iekārtām, kas paver jaunas iespējas gan vietējiem, gan starptautiskiem uzņēmumiem. Eksporta attīstību veicina integrācija ar Eiropas piegādes ķēdēm. Vienlaikus pastāv arī izaicinājumi, tostarp finansējuma trūkums, nepieciešamība modernizēt uzņēmumus un pielāgoties starptautiskajiem standartiem, kā arī, tāpat kā visās Ukrainas tautsaimniecības nozarēs, ir akūts darba spēka trūkums. Tomēr ar pareizi stratēģisko pieeju un piedāvājot ievērojamas tirgus iespējas ārvalstu eksportētājiem, Ukraina var kļūt par konkurētspējīgu dalībnieku pasaules mašīnu un iekārtu tirgū. Tātad, tas bija īsts pārskats par Ukrainas mašīnbūves un iekārtu nozari. Atliek tikai ieteikt jums pabeigt šo 3 nozaru apskatu, noskatoties nākamo video Ukrainas enerģētikas nozare. Vēlos arī pateikties jums par šī video noskatīšanos Ukrainas mašīnbūves un iekārtu nozare. Ja jums ir kādi jautājumi, mani kontaktinformācija ir redzama šajā slaidā un aprakstā zemā. Visbeidzot, ja šī informācija jums šķita noderīga, mums ļoti palīdzētu, ja jūs nospiestu patīk pogu un abonētu mūsu kanālu, lai vienmēr būtu lietas kursā. Lūdzu, dalieties ar šo video un atskaņošanas sarakstu ar saviem kolēģiem un biznesa kontaktiem. Es to ļoti novērtētu. Pats galvenais, atcerieties, ka ICC Ukraina un mūsu partneri ir šeit, lai palīdzētu. Mans vārds ir Oleksijs Kožanovs. Kopā mēs varam veidot labāku nākotni. Ar nepacietību gaidu jūsu ziņu.